Bet tas ir interesanti, ka tu ar Montoju tieši saslim, jo man liekas sīkam būdamam, es, piemēram, sāku skatīties kaut kādā 2001. 2000. Un es nevarēju nefanot par Schumacheru. Man tēvs, man liekas, ir tik heitoja, viņam bija baigais heitus Schumacher, tāpēc, ka tur sākās viss tas repetitions, un tur viss tā kā, tur tās finishēšanas boksos, un tur tāds bišķiņa advantage, ko viņš tur atļāvās darīt, kas kinda, tagad atskatoties, man liekas, forši, ka viņš to savu karakteristiku parādīja, bet, tādiem vēl pirms tam, Heinz Haralds Frentzens man patika, tas bija labs džeks. Heinz Haralds Frentzens 99. gadā, viņš tur... Es skatījos kaut kad nesen, kaut kādu arī sezonas apskatu veco, un es nevarēju noticēt, ka Jordans bija ļoti tuvu īstenībā, lai viņi pacīnītos par to titulu, jo 99. gadā, ja nemaldos, tad 2 vai 3 sacīkstes līdz beigām bija Nürburgrings Grand Prix, un vienu brīdi Frentzens bija vadībā tajā sacīkstē, un ja nemaldos, tur pa punktiem sanāk tā, ja viņš tiešām nobraukt līdz beigām un vinētu to sacīksti, jo viņam tas Jordan motors nokūpē vai nodega vienalga, tad tur, pirms tām pēdējām 2 sacīkstēm viņam reāli būtu iespēja pacīnīties par titulu, jo tā bija sezona, kad Šumis bija ar laustām kājām ārā, un Hakinens ar Irvainu bakstījās. Iedomājies, Edijs Irvains gandrīz kļuva par čempionu tajā sezonā. Tas pasaka kaut ko, jā. Kurā gadā bija pēdējais Nürburgrings Grand Prix? Diezgan vēl bija, negribu samalot. Vienu gadu bija, man liekas, 3 Grand Prix, tur bija Hockenheim vecā, bija Nürburgring, un vēl bija tas, kas pēc tam par Eiropas Grand Prix pārta. Man liekas, ka 7. točna bija, 8. arī, man liekas, bija, jo es atceros, māsa rādīja Alonso šito te, tas bija 2008. gads, vai 7. Bet viņi pilno apli brauca? Nē. Ko nozīmē pilno? Ne jau Nordschleife. Jā, tas ir jautājums. Nē, es domāju, bet... Mazo, kā Nürburgringa, Viņi jau nekad nebrauc to Nordschleife. To Nordschleife taču kancelēja, kad tur lauda, man liekas, sadeg. Bet viņi nebrauc arī posmu nekādu vai kaut ko tādu, jo viņi jau ienāk tajā tur kaut kādā... Kaut kādā gan jau viens taisnais, gan jau vīrus tā. Nav. Viņi pa vidu tikai tur ir kaut kādā. Jā, pa Nürburgringu. Nē, Mīķels jautā, kas ir tā kā bijis pēdējais, kad viņi izbrauc? Brauc pa lielu. Jā. Man liekas, saprat nepareizi, bet man liekas, ka tas bija tā kā lauda. Tas nebija tā kā lauda tur nošķīlās. Tāda viņi vēl brauc, visticamāk. Man liekas, ka tad arī pēc tam vairs arī nebrauc. 80. toču nebrauc, jā. Tā kā tipa zina no grīla, ka tu ielaisti ar tām 90. gadu mašīnām tajā Nordschleifē, tur taču būtu... Bet tas arī vēl viens jautājums. Kāpēc tavuprāt vai jūsuprāt nav Vācijas Grand Prix? Viņi nevar vienoties. Money. Jā, nav. Bet tas tik vāk, ka viņiem ir reāli labas trases, un man liekas, Eiropā būtu labi, ja būtu vēl viens foršs Grand Prix, un Vācija, man liekas, tur būtu pilns ar faniem. Vai tik tur nav tā, ka tur viņam vispār ir tas... Kā tos tīrus, tā top certifikācija vispār, jo tur jau arī ir diezgan daudz naudas. Tur ir baigi jāiebāžās. Pašai tai trasē? Jā, jo domāju, ka Nürburgrings trasē noteikti. Hockenheimē, es domāju, ka noteikti. Tur noteikti. Bet tur tie Dutch, tie German touringkāri un viss tas stāvs jau tur noteikti notiek. Jā, tur 24 stundas tas tur notiek. Tur jau arī ļoti augsts līmenis ir un tāda formula. Labi, jautājums par... Bet labi, noteikti, ka ir. Varbūt viņi tur run-offiem un visiem tajiem neatbilst tagad, bet... Bet kāpēc, lai neatbilst, ja atbilst tur pāris gadus pēc mums atpakaļ? Nekas jau tur tāds konceptuāls, jau tur nav mainījies, Tev pietrūkst, jā. Viņi liek tur tos grāmatus. Man liekas, labi, varbūt tas tāda nostalģiska atmiņa, bet tur jau bija crazy tajā laikā ar tiem dulajiem friču faniem visiem, kas tur... Man liekas, ka Malaizija, man liekas, ir episkāk. Malaizija bija... Malaizija gan kā trasa, gan kā scenārija, tur tas lietas mākonis, tur uznāk visu čau, tur Kimi jau saldējumā. San Marino arī vairs nav. Kā tā nav? Kas ir San Marino? Imola San Marino Grand Prix? Fuck! Man liekas, San Marino bija cits spots. Mums labs viesis, jā, pirmais viesis vai otrais viesis, Kristu, kā tur ir. Es nezinu, Bigos Rudolfs, man liekas. Sveiciens Rudolfam Kugra, ja tu skaties, čau. Bet visiem, kas skatās, un ir šokā par to, ka mums ir trešais cilvēks, tad ne, mums nav jauns vadītājs. Mums ir viesis. Skautojam. Un, man liekas, piemērots viesis, jo šogad mums ir
pamainām bišķiņu izskatu. Pēdējais laiks bija, man liekas. Jā. Nē, tu vari tā teikt tagad, jā. Viesos mums ir Miķels Murnnieks. Miķels ir tas džeks, kas taisīja šito Vienīgais vizuālu krēkla autors. Un arī jaunās sezonas foršos vizuāļus. Miķel, varbūt tās var pastāstīt kaut ko par šito dizainu. Kā tāpa šitais? Vai pa jaunajiem, vai pa jaunā vizuāļu stilu. Nu, kaut ko māksliniecisku vismaz iedot sākumā skatītājiem. Kaut ko, vismaz tādu mākslinieciski, estētiski vērtīgu, lai vismaz kaut ko sākumā kāds klausītājs var no šitā podkāsta paņemt. Nē, tāda no sākuma jāsaka. Es kopš dzīvoju Trimdā, Amsterdamā. Es aizvien vairāk un vairāk patērēju saturu latviešu valodā. Un tā kā es arī esmu tāds Formula 1 petrolheads mazliet, tad es kaut kādā brīdī uzdūros jūsu podkāstam, ko es sāku aizvien vairāk un vairāk sekot. Nav daudz tādu cilvēku. Jā. Ir sevišķi no Nīderlandes. Vēl mazāk. Un tad kaut kad mēs tur vienreiz netīšām saskrējāmies ar tevi, un tad es tev tur komplimentēju pārāk daudz, laikam. Mēs tur zausīm uzsēdāmies. Jā, un kaut kā pēc tam, gribējās jau jums palīdzēt šai bezpaļas organizācijai, kas iegūda smagas darba stundas. Un tad, kaut kā gribās, vismaz, ja es nevaru tur kaut ko citu izdarīt, tad es varu vismaz pamēģināt uzzīmēt kaut ko, kas man pašam patīk un kas citiem patiks. Un kaut kā, lai tas viss foršāk kopā griežās. Krūti, jā. Tas baudījums, estētiskais baudījums visiem skatītājiem visas sezonas garumā būs skatoties šo te podkāstu, vai ne? Kur vēl labāk? Nu labi. Cerams, būs vairāk par 3 epizodēm. To vēl ne. Pagaidām nākamā vispār. Pagājušā sezona bija diezgan solīda. Nē, jā. Pagājušā bija īstenībā pirmā pilnā, man liekas. Tā kā, ja jūs vispār skatāties. Nē, ja salīdzinu ar iepriekšējām 2, tad 3. es teiktu, ka bija pirmā sezona. Bet šī epizode... 4 redzēju. Bet šī epizode būs vairāk tāda... 4 vairāk nekā vajadzēja. Vairāk vizuālais baudījums būs, jo epizodes laikā mēs iziesim cauri. Es gribētu teikt, es ceru, ka es neesmu aizmirsis nevienu, bet 32 skaistākajiem Formula 1 krāsojumiem un cerams, ka mēs atradīsim to labāko. Vienbalsīgi. Ultimate paint job. Jā, bet pirms mēs ķeramies pie lietas, es gribēju parunāt par 2 lietām noteikti šajā sakarā. Kad epizode iznāks, varbūt tās jau tā būs veca ziņa, bet es gribēju parunāt par Alpīnu jaunā sezonas sakarā. Jo, kā lai pieķerās šim te klāt? Pagriezīšu bišķīt gadu atpakaļ, kad mēs sākām sezonu. Es atceros, ka mēs runājām Alpīnas sakarā par to, ka viņi ir paņēmuši viņiem jauns komandas vadītājs, Bruno Famins, džeks, kas nerunā angliski, ieliktenis, ielikts iekšā, un mēs visi redzējām, kur Alpīna bija sezonas vidusdaļā. Pirms viņi atbrīvojās no Bruno Famina un ienāca leģendārais Flavio Briatore komandā. Kāpēc es gribu par šito parunāt? Tāpēc, ka ir tik labi parādās Flavio rokraksts šajā, ko viņš izdarīja tikko šodien ar Franko Kolopinto parakstīšanu, jo tas ir pilnīgs Flavio rokraksts, jo tas ir tas pats, ko viņš izdarīja Mihails Šumahers savā laikā, un tas ir pilnīgi tas pats, ko viņš izdarīja Fernando Alonso savā laikā, jo 2001. gadā Fernando Alonso, kad brauca Minardi, viņš ļoti labu sezonu nobrauca knapi sakruķītā formulā, jo tas Minardi bija tā, ka vai tur vajadzētu veselu sēriju par to 2001. gadu, jo viņi 6 nedēļas pirms sezonas sākuma tikai pārpirka komandu. Fernando Alonso esot piedalījies mašīnas skrūvēšanā, bet ne par to stāst. Viņš nobrauc labi to sezonu, un uzreiz Flavio viņam zvana. Čau, paraksta līgumu. 2002. gadā Alonso bija rezervdrivers no 2003. jau rulēja visiem pa priekšu. Un ko viņš izdara šajā brīdī? Iedomājies tāds Kolopinto, es vispār kaifoju par Kolopinto pagājušajā sezonā. Kā viņš tur nobrauc tās pēdējās sacīkstes. Un, zin kā, tur parādījās tā sieviete viņam kaut kādu 1 vai 2 spiediens vēl no tās visas. Spiediens vēl no milzīgās nācijas aiz viņa. Spiediens vēl viņam tas opis nomira. Spiediens vēl no komandas, ka tev nav nauda un nedod Dievs tu nošķilies un tev nav ko saskrūvēt vietā. Un viņš ar to visu, man liekas, tika diezgan labi galā. Un nebija noslēpums nevienam, kad Kolopinto bija pelnījis vietas šogad uz grīda. Un ko izdara
Brietorem tās olas ir tik lielas, un gan jau nokarājušās šobrīd, bet tik lielas, ka viņš pat aiziet pie Sainza un paprasa, tā kā pataust ūdeni ar Sainzu sezonas laikā, jo, Sainz, Alpīns ir. Es domāju, ka Duhanam asta ir starp kājām šobrīd. Un tur jau tā lieta, ka tagad izrādās ir tā, ka Duhanam vispār ir līgums uz pirmajiem 6 posmiem tikai. Un tas ir tik labi. Iedomājieties, kā Flavio parūpējas par komandu, jo Alpīna ir perfektā situācijā. Viņi paņem tādu zaļo gurķi, un kā viņi atšķirās no kaut kāda Viljams, kur paņem sārģentu un tad 2 gadus viņu auklē. Kur ir tev 6 gonkas, pofiks, spiediens, milzīgs virsū, jo vai tu grīmsti, vai tu, kā bija tas, sink or swim, vai ne? Vai tu grīmsti, vai tu peldi. Viss, tev ir 6 gonkas. Es esmu 100% pārliecināts, ka Duhans 7. gonkā jau komentēs Sky Sportā ziņas vadīs. Tev pilnībā piekrīt. Un Kola Pinto būs iekšā vietā krāslā un mauks pa priekšu. Jautājums ir, vai tur bija tas 20 miljonu izpirkums, kas it kā parādījās Red Bull sakarā. Vai varēja atļauties to Alpīns vai Brietori kaut ko sakruķī, bet tā ir vēl viena pievienotā vērtība Flavio. Viņš ir. Es domāju, ka viņš sākurķi. Es nedomāju, ka viņš maksāja 20. Visticamāk. Tā kā Red Bulls nevarēja samaksāt tos 20 Pērez. Viņš tā kā Trumps. Tad kāpēc? Par rezervas driveru maksāt tādu 20 miljonus. Es domāju, teicu, dosim tev iespēju. Tu priecājies. Vai arī tarifus uzliksim. Jā. Kaut kā. Kāds jūs domas par šo pārēju? Nē, kam kind makes sense. Jo tam Duhanam es neesmu ticējis ne no pirmās dienas īsti. No Abu Dabi viņš tur knapi kaut ko vispār jau vēl parādīja. Un tad tāds Kola Pinto, labi. Tur tās pagājušās sezonas beigas, viņas bija bijuši tādas ar tādu saldsērīgu noti, jau viņas pabeidzās nedaudz. Bet viņu iesēdina blakus tādam gēzliem Alpainā. Es nedomāju, ka tas slikti. Jā, bet Kola Pinto arī tev iedod, man liekas, to, ka, ko mēs neredzam šajā pasaules pusē, tā kā Pēres. Mēs tur smejamies Pēres bombas. Bet es esmu gatavs sadarēt, ja mēs savilktu kopā, nezinu, cik tie braucēji ir populāri, cik viņi naudu ienes savām komandām, cik viņiem ir tas klauds milzīgs. Dienvidamerikā Pēres ir uz katra stūra. Katra komanda. Ka būs Argentīnas Grand Prix atpakaļ? Jā, būs, jā. Ja viņš labi brauks un 2-3 bet tas bija interesanti, kad iznāca tā ziņa, ka Pēres vairs nebūs Red Bull oficiāli, ka tu nokries par tiem 200 vai 400 tūkstošiem Red Bull tie followeri Instagramā, kas it kā liekas maz, bet patiesībā tāds. Tu arī viņam labi piķi samaksā par to. Paldies par darbu. Un tie ir tādi tā kā fani, kas ir gatavi atsakot, viņi sekot par Red Bullam tikai tāpēc, ka tur ir Pēres. Tas ir tāds liels. Es atsakoju Mercedesam. I already did that. Un piesakoju Ferrari. Tāpēc, kad tev... es neesmu Jurģi Russell fans, bet man liekas arī tas viss Mercedes identities tika uzbūvēts par šiem 12 gadiem ap Hamiltonu, un man ir bail iedomāties, kas tur šobrīd notiks ar viņu sociālajiem tīkliem, ka tur tā kā galvenajā lomā ir George Russells un otrs ir Kimi Antonelli. Bet bija tas tikko tas Formula 1, kur varēja nobalsot sekotāji par to, kā jums liekas, kurš ir labākais driver pērnīgs 2025. gadā, un lai atvaino visi, kas skatās un nobalsoja, bet jūs esat pilnīgi tie cilvēki, kuri nobalsoja, ka labākais braucēju pāris ir Russells un Kimi Antonelli. 1% bija nobalsojis no tiem sekotājiem. 1% bija, un tas 1% arī visticamāk būs viens arī. Russells ir ok, bet Antonelli kā driver pērings. Viņš nav pierādījis. Bet pat tām, iedomājies pat tām... Man patīk tas pusaplis, ko viņš Itālijā nobrauc. Pusotrs. Nē, tas ir labs, pareizi, ka tu atsakoji. Es tikai vienīgi respektēju, jo tev ir reāli punkts. Jo tas saturs, ko viņi publicēs, tiešām būs. Zini, tā kā ir dažreiz, kad tu pasties Reels Instagramā, ir tur tādi fuckboys tipa video no kaut kādiem veciem TikTokiem, kur izvelk ārā. Es nezinu, man tāda nav. Man meitas strādās pārsvarā. Man arī. Man arī, jā. Bet dažreiz. Ir tāda tā kā, tipa, try not to unfollow challenge. Es nezinu, pa ko tu runā. Tu biji honest arī, nē, bet... Nē? Tā kā super tāda cringy. Čūvaki taisa, tipa, hot guys. Izklausās pēc labu content. Ļoti smieklīgs saturs, jā. Un tie konti saucās Try Not to Unfollow Challenge. Es domāju, ka
Mums Džordžs vajadzētu. Rasels jau tā spiež uz to, ka viņš katru reizi, ka viņš ieliek tās bildes, tajās Tom Hilfiger, tajās drēbītēs, kur viņš pozē, tā kā Evelīna Parker. Da viņš vienkārši tāds šūks, man liekas. Bet par Tomiju Hilfigeru drēbēm. Bono iet ārā no padaka pēdējā reisā. Hamiltona outfitā genius. Tas ir legendary. Tas ir legendary. Viņam tagad būs, Mersim tagad būs Adidas. Tas ir kind of cool, bet Nu, bet ja viņi neuzliek 3 strīpus uz mašīnas, tad I don't care. Jā. Bet vai viņi uzliks? Es domāju, ka viņi neuzliks. Nē. Ne, kaut kur jau viņi uzliks. Vēl es redzēju, ka Ferrari krāsa būs šot mazliet tumšāka. Nē, tas Nākamgad. ir viss kaut kāds fugāzī izdomāts. Nu, to mēs Nebija. redzēsim. Nu, tas pats, kas bija, kad bija zilais liverijs, tur bija nopludināts. Jā, tas gan būtu Ja bijis Makvīna, tipa, jā, tas ķipa būtu bijis līdz lit. tur jau sataisīts viss. Bet, Nē, bet bija arī tā tur. Nē, bet viņi vienu gadu izlaiž. Viņi brauc ar vienu gadu to Bordeaux formulu, ar to zaļo vēl kas Persky. Jā, kaut kāds mission, kaut kas tur man liekas bija vēl kaut kāds. Mission Kaspersky. Bet tu pieminēji, ka tu atsakoji Instagramā Mercedesam. Īstenībā tas ļoti daudz arī atsaucās finansiāli uz tām komandām. Jo ir daudz, kas saka, piemēram, ka Ferrari ir zaudētāji no tā, ka Hamiltons pievienojies. Kad Like how? Viņu tā Labi, kā akciju vērtība pacēlās. Vienkārši insane. Tā es kā tieši 2 dienu laikā. vakar, vakardien savu blociņā rēķināju. Man ir blociņš. Vēl laukā. Nopietni, es vakardien rēķināju. Zvanīja Valstrītas vilkiem, teica, cik stoks var būt. Nē, mēs jau parunāsim, tāpēc, ka Mārtiņš Brandls, Flavio Briatore un Edijs Jordans ir tajā bandwagonā, kuri saka, ka tur ir vairāk par Hamiltonu, nevis par Ferrari, bet, piemēram, Briatore saka, ka tā ir Ferrari kļūda, viņš nekad neparakstītu Lewis Hamiltonu. Mārtiņš Brandls teica, ka peak is behind him, Hamiltonam. Nu, labi, kam teorētiski. Mētat tikai tās pagals tajā ugunī, lai kurās. Un Edijs Jordans pateica, ka tas ir suicidal, ka viņi tika no Karlas Sainz vaļā un ka Vasēram ļoti daudz laiks paies, domājot veidus, kā sastiprināt un nostiprināt attiecības komandas vidū, lai nebūtu nekādas problēmas iekšējās. Labi, nē, okay, tur kaut kādi punkti ir nedaudz. Bet pretī, ko Hamiltons iedod, 31. janvārī 2027. gadā Ferrari viena akcija maksāja $346,71. 2 dienas vēlāk, 2. februārī, viena Ferrari akcija maksāja $386,12, kas ir par $40 vairāk, kas ir par 10% aptuveni vairāk. Un, ja mēs skatāmies uz tirgus kapitalizāciju, kas ir kopējā Ferrari vērtība, kas šobrīd sasniedz 77 miljardus, tad 10% no 77 miljardiem ir 7 miljardi. Un 2 dienu laikā 7 miljardus pielikt stokam. Pat ja Hamiltons nenobrauc nevienu gonku, viņi ir uzvarējuši. Tieši tā arī par to ir jādomā. Jo vai Hamiltons ir savā karjeras pīkā? Nē. Vai viņš ir slikts? Arī nē. Un ja viņš, jo man liekas, ka viņam iekšā sēž vēl kaut kāds tā kā, talants un spējas ar pareizo formulu, pareizajos nosacījumos, vinnē to čempionu, viņam būs, viņam saliksies viss kārts, viņš paņems to čempionu, saprot, viņš nenoraks. Exactly, it's definitely worth a try. Un, ja tev 2 dienās pienāks, atnāk nauda vienkārši šitā tā investīcija, ko tu veici, tur duši kaut 40, un tas fanbase. Tev atnāk tas viss parakstīt matemātiski labāko F1 pilotu, kas jebkad ir braucis. Es neredzu vispār, kurš vēl brauc normāli. Kā tas vispār var būt slikta ideja? Grūts decisions tas viņiem bija, tāpēc, ka atteikties no Karlas Sainz, tas nav viegli. Tas bija grūti, es domāju, Vasēram, bet Elkanam, es domāju, tas nebija grūti, jo Hamiltons ir tā kā, saproti. Es saprotu. Bet Ferrari ir vienīgā komanda, kas viņu varēja parakstīt vispār. Pa lielu. Uz kuru viņš ietu vispār. Jo kāda jēga viņam iet uz jebkuru citu komandu? Pat, ja viņi varētu ar Red Bull kaut kas būtu gatavi maksāt. Neiespējami. Astons varbūt. Bet Hamiltons neiet uz Astonu. Tīpa tā kā. Un arī, es nezinu, tā kā, ja tev jāliek labi Hamiltons, kas ir karjeras beigās jau, un Sainz, viņam ir pīks šobrīd karjeras. Jūs gribat teikt, ka atšķirība ir nenormāli liela? Nē. Tur jau
Jo es domāju, Bet ka atšķirība- Saincam teorētiski ir labāka sezona bijusi. Nu tā, no objektīvi. Viņš ir pagājušajā sezonā, manuprāt, kopumā bijis labāks pilots par Hamiltonu. Cik viņš sacīks vinnēs? 2 vinnēja, man liekas, Sainz. Nē, Sainz. Hamiltons sāka šiem pēdējiem 2 pagājušajā sezonā. gadiem vinnēja. Tikpat apmēram. Nu, ar sūdīgāku formulu. Labi, Exactly. bet Nu, ir jā, atšķirība. Okay, labi, tas ir fair point. bet patiesībā. ir atšķirība. Nu, labi, Hamilton tur tas uzvar. Jā, bet Hamiltons nav otrais pilots. Nu, tas Hamiltons ir nebūs interesanti, kā otrais viņš pilots. iekļausies tajā, ko mēs bijām varbūt sākumā teicām, nezinu, vai būs iekļauts vai nebūs, bet kā viņš iekļausies tie Ferrari. Jo... Un kā tā komanda turēsies kopā, jo tur, es domāju, sāks pagalu uz pusēm šķelties bišķiņ. Būs bijis šī ne ar Leclerc, ja viņi vēl. Un arī tie Un tīmi. nedod Dievs, nedod, nu tā kā, labi, ja tur būs skaidrs no pirmās dienas, kurš ātrāks, kurš lēnāks. Tad, zini, sakārtojas. Cipa, nebija Hamiltons un Bottas, nebija nekādas saspringts attiecības arī Verstapens ar Pērezu ir labi, cipa, draugi, jo nav nekāda diskusija, kurš, ja būs kaut kāda saspīlēta situācija, kaut kādas situācijas, ka viņi var cīnīties, un Hamiltons nepiekāpsies čīst. Un tur būs spicy. Bet Hamiltons tika paņemts tajā komandā, protams, tur viss hypes un fanbase un viss whatever, un tas, kas tas būtu par sporta vēstures stāstu vispār, ja viņš izcīnītu 8. titulu un aiziet prom, tā kā all-time greatest by far, bet viņš tur tika paņemts, lai parādītu, lai pamācītu Leclerc, kas ir vajadzīgs, lai kļūtu par čempionu. Bet es uz to skatos. Viņš tādu lomu spēs. Es ceru, ka nē. Nē, viņš to nedarīs. Es arī nedomāju, ka viņš mācīs. Saproti, tie čipi ir visi, ir Leclerc pusē, tā ir viņa komanda, viņš zina visus mehāniķus, viņš zina visu rūpnīcu, tā visa Ferrari ir investējušies Leclerc, un Formula 1 ir tik cutthroat bizness, kad Leclerc viņam taču, nu, tā kā, ok, jā, tur čau, sveiks, Luis, mēs esam ķipa čomi, bet ja Luis 2 reizes viņu izpogās, un tur taču viss beigsies uzreiz. Un es domāju, ka Luis nāk iekšā uz, nu, tā kā on the back foot, kā saka, Briti vai kurš. Briti, jā. Un tas nebūs viegli, un es domāju, ka nu, ļoti mazas izredzes, es domāju, ir Hamiltonam. Bet, ja tas, par ko mēļo, kad Red Bull, kad Ferrari strādā uz to tire managementu, nu, tas var baigi nostrādāt Hamiltona pusē. Jo Hamiltons ir tire whisperer vienkārši. Bet labi, ja ir kāds čūks, kas var ienākt Ferrari un izpogāt tipu Leclerc, tad Verstapens. Nu, arī, jā, protams. Bet tad otrs ir rindā Hamiltons. Ok, Hamiltons vai Alonso? Hamiltons definitīvi. Hamiltons stulbs jautājums. Bet Alonso sēž. Tā kā par to, ka viņam nav tur kontakti, nav tur kas tur nav, viņš nav bijis rūpnīcā. Nevis kontakti, bet nu, viņš nav bijis tur rūpnīcā. Bet tas ir svarīgi, nu kā? Ka Leclerc ir tas čoks, kas ķipa tur Ferrari aiz olām. Tas ir such a good point. Jo viņš ir bļāķipa. Es braucu Ferrari. To mēs nezinām. Man liekas, ka Sainzam ir lielāka autoritāte garāžā nekā Leclerc. To mēs nezinām. Tas ir ļoti asons par to. Tu domā, tā kā Marinello šitie mehāniķi un inženieri no rītiem ceļās, braucam taisīt Leclercam formulu, lai viņš varētu nobraukt trešais. Es domāju, Hamiltons to tipa iniciatīvu, to top viņš varētu dabūt. Bet nebūs tā, ka Hamiltons ienāk, un Hamiltons tagad visi itāļi ir Hamiltona pusē. Ne, tur būs grūti, bet nebūs Hamiltons Džeks, kurš pasūtīs veģetāro fucking pastu pirmajā dienā. Visiem itāļiem būs tāds, ko tu dari? This is not 90s anymore. Leclerc nav tāds top G. Es nezinu, kā lai to izskaidro. Viņš ir labs ātrs pilots, viņam varbūt ir potenciāls, bet viņam, zini, nav tas tipa Verstapena, fuck you, Viņam nav swagga. Viņam nav swagga. Tu nevari nopirkt swaggu. Itāļiem tas ir svarīgi. Nu, tas ir tas, kas Hamiltonam ir vienkārši by far visiem priekšā. Viņš ir vienkārši such a swag. Labi, bet tas pats, ko teica Adrians Ņūmis, piemēram, tagad vienā intervijā. Viņš saka, ka paies noteikts laiks, lai Adrians Ņūmis, piemēram, Astonas sakarā vispār ienāktu iekšā un saprastu, kā strādā Astons. Jo, piemēram, kaut kā Hamiltons, jebkurš braucējs ienāk iekšā, kādi ir departamenti, kādi ir inženieri. Tagad man jāstrādā ar to džeku, nevis to džeku. Mercedesā, es domāju, bija pilnībā cita struktūra kompānijas iekšējā. Kaut vai runāt par to, kas uz stūris kādas pogas būs. Tu man vienreiz rakstīji labu pirmajā gonkā.
aizēju un neiebrauc mērša pitos un iebrauc savējos. Tas, kur tu teici par to draudzeni, tas bija baigi labs. Bet viņš kāpja iekšā jau pa lielam gatavā formulā. Tas ir pēdējais regulation gads, viņš kāpja jau gatavā mašīnā. Jautājums ir, vai viņš spēs viņai pielāgoties. Bet viņš mērsī, cik gadus ir nobraucis. Tas iedomājies, tu pats iekāp tagad citā mašīnā, ir bišķi dīvaini. Kaut kādu laiku vajag, un tie testi ir arī limitēti, kas labi, tā Ferrari tagad ir tā programma, ka viņiem tiem 1000 km, cik viņi tur 1000 km laikam dažādām formulām to Hamiltonu radinās klāt. Iedomājies, pat Pērecis nevar katru gadu braucot Red Bullā, viņš pirmajā gonkā nezinu, kuras pogas jāspiež ir. Ok, neslīdzināšu, varbūt tās Pērez smadzeņu kapacitāti. Bet tas mūs, Es cenšos vienkārši oponēt. Bet tas mūs, man liekas, no Hamiltona perspektīvas, kādu reizi aizstāvot viņu, bet tā kā viņam, protams, tur pašam bija mentāls struggles pēc tā 21. gada, ko viņš arī atzina intervijās, tagad, ka viņš vispār tam netika pāri arī joprojām, un viņam gan Rasela, gan Bono dēļ, ne Bono, bet Toto dēļ, un viņam negribēja pagarināt to līgumu un negribēja dot to Mercedes ambassador statusu, ko Ferrari viņam dod uz paplāts jau tagad. Un tur pa lielam tās visas attiecības viņam jau bija pirmkārt, viņam pašam jau bija apnicis, tas viss viņam negāja, viņš bija frustrated, un tur tas viss jau bija tā sapūs un sasmecis, ka tur vienīgais pa lielam labais variants, ko viņš varēja darīt, tā kā, lai pats vēl tur neaiziet depresijā, tā kā viņam bija jāiet prom, un tas, man liekas, tā ir vienīgā loģiskā pārēja. Nē, ļoti labi. Viņu atdzīvinās. Es ceru, ka viņu atdzīvinās, un tā kā, es ceru, ka viņam pulvers. Es ceru, ka viņam vēl pulvers. Jo šī Hamiltona pārēja uz Ferrari ir tāda datorspēļu tāds variants, zināt, it kā tu spēlētu datorspēli. Tas ir tas, ko tu gribi izdarīt. 5 sezonas tev bija jānobrauc, lai tu varētu unlockot. Vai arī tu gribi neiespējamo treidu uztaisīt, tā kā tu spēlē ambiķi, un tu kaut kādu Kolbiju aizmaini uz hītiem, piemēram, un izbaudi to. Un tagad mēs to piedzīvosim. Tas liekas surreāli. Sezona būs. Tas tiešām ir crazy. Labi, tas liekas, tāpēc, ka mēs esam tik ilgi redzējuši Mercedesā viņu, bet tādā vēsturiskā kontekstā jau tas normāli. Un nav arī tādi major change bijuši pēdējā laikā. Reāli, kas tur, labi. Alonso uz Aston. Labi, Alonso vispār šobrīd sportā ir palicis. Alonso šobrīd sportā sēž tikai Adrian Newey dēļ. Hamiltons bija viens no pēdējiem, kas uztaisīja tādu arī to McLaren, ka viņš pārgāja Mercedes. Fettels uz Ferrari. Tikpat labi Alonso uz... Jā, bet pēdējās lielās izmaiņas tādas. Arī, kas pa lielam pēc fakta ir līdzīgs storijas. Ļoti līdzīgs tāds Rikārdo ienāk iekšā, ķipa izpogā, Fettels vairs nav pirmā viola, un viņam jāiet prom uz Ferrari un mēģina sasniegt to, kas viņam Ferrari jau ir bijuši šādi case. Labi, bet atgriežoties pie tā, kāpēc... Tā jau, jā. Mēs tev salauzām. Mēs salauzām visu. Tu man salauzi. Nē, es vienkārši gribēju pateikt to, ka katra komanda Formulā 1 ir, saprot, viena lieta, kas notiek uz trāsas, bet ir jāatcerās to, kāpēc tās komandas ir Formulā 1, jo viss ir bizness. Lielākā daļa no autoražotājiem, kāpēc viņi ir Formulā, jo viņiem ir svarīgākais pārdot mašīnas savas. Vai Red Bullam pārdot savas. Ko tu rēķināji. Un tāpēc es arī saku, es pilnībā vienkārši tajā konspirācijā apakaļ, ka Mersim bija izdevīgi, kur Hamiltons nepagarina, tad viss čau, mēs uztaisam. Tas teams ir gone. Jā, kādu laiku noteikti. Es nedomāju, tas komanda ir ļoti... Piemēram, šī grāmata es izlasīšu, es jums iedošu par Total Competition, Ross Browns Total Competition. Partnership. Un viņi ir... Mūsu pirmajā sponsori, gribam pateikt, Audible.com. Un viņš, tur tā grāmata ir par to, cik ļoti, kad Mercedes nopirka to Brown GP, kā viņi taisīja to komandu, Ross Browns ielika savus visas zināšanas pilnīgi, kā to komandu sabūvēt tā, lai ilgtermiņā viņi būtu spējīgi. Tu saproti no tādas... Jā, bet vai tur tiešām Mercedes, tas, kas notiek Mercedes... Bet Mercedes vienmēr ir bijuši labākie motori. Mercedes ir viens. Mercedes, tāpēc, ka viņiem bija FIA gali tajā pirmajā regulācijā. Mercedes ir viena no, man liekas, vienīgā komanda, kas ir actually car manufacturer, bet komanda ir separated from Mercedes, tā kā
nu, tā kā viņi Toto Wolffs var operēt atsevišķi no Mercedes, viņam nav viss jāsaskaņo. Nu, jā. Kas ir sava. Bet, labi, runājot par to, kā tu saki, ka viņi ka Rosbrauns tajā laikā būvēja to Mercedes ar domu, ka tā ir tur 3 dekāžu projekts. Nē, tas nebija tāds. Bet viņi pēdējos 12 gadus bāzēja savu komandu tikai uz Hamiltonu. Tajā brīdī, kad viņi saprata, ka viss sāk tur lēnām iet uz beigties. Pirmajiem gadiem, kas arī nav mazs tāds. Tā kā un tas, ko mēs runājam, ka viņiem bija tas FIA gals par tiem motoriem, ka viņiem būs tas split turbo, kas bija pirmā, ar ko viņi dabūja to engine benefitu tajos sākuma gados. Un uz to tu uzbūvēji, plus, es nedomāju, ka tā vienkārši organizācija kā tāda ir galvas tiesas pārāk, piemēram, par to, kas notiek kaut kādā Red Bullā. Bet tu domā, ka 12 gadiem visi cilvēki nomainījušies. Bet tu domā, ka kaut kas ir mainījies? Galvenie inženieri ir prom. Labi, Toto Wolffs ir ļoti labs vadītājs, to nevar noliegt, bet vai tur ir kaut kas tāds, ka bez tāda Hamiltona talanta vai labiem inženieriem vai kaut kā tāda, ka tur tāpatās sistemātiski izveidosies tituls, es nedomāju. Russells bija mēģinājums, viņš parakstīja Russellu, viņi gribēja, lai Russells pārmanto to, ka Hamiltons beigs, ka Russells aiznesīs to komandu tālāk. It didn't happen. Tāpēc, ka Jorģis nav spējis. Jā, bet tagad viņam pliku pakaļ palikuši pa lielam. Viņiem kas ir Kimi Antonelli, viņi, tāds risks, tas ir tāds risks. That's what I'm telling you. Jā, viņiem jāriskē. Tur ir un ja nesaies, viņi būs vienkārši tanking, rebuild. Tā kā NBA. Bet tā tev jāņem first draft picks. Is Kimi Antonelli first draft pick? Nav. Potentially. Jā, pusotrs aplis. Nē, bet labi, es domāju, ka viņi 2025. gadu, protams, noraksta, bet 2026. viņi ir tā kā, davai, tas tā kā Kimi 2. sezonā McLarenā, viņš jau sāka tur kos un cīnīties. 2003. gadā viņš ir titulu izcīnīja McLarenā. Bet, labi, tas ir tā kā one of a breed. Kimi. Labi, ko? Ejam uz pauzi varbūt? Tūlītās man bija vēl laikam pēdējā viena. Labi, pirms gaidāmās sezonas. Vai jūs zinat, kas notika pēdējo reizi, kad McLarens izcīnīja konstruktoru kausu? Pēdējo reizi pirms šīs te sezonas, kas bija iepriekšējās. Kaut kāda nebija? Es nezinu, es jums jautāju, vai jūs zinat? Lewis Hamiltons izcīnīja čempionu titulu? Pēdējo reizi McLaren izcīnīja konstruktoru kausu 98. gadā. Nē, tad nebūs. Nākamos 6 titulus izcīnīja Ferrari. Tā kā visi priekšā aizjām nelielā pauzītē tagad, un tad ejam pie krāsojumiem. Tas nebija, labi. Kāda ir spēles noteikumi? Tātad šitā nav spēle. Šitā ir nopietna lieta, Mīķels. Šitā ir riktīgi nopietna lieta. Labi. Mums ir 32. Es nevaru garantēt, bet man liekas, ka 32 labāk izvēlēti, bet vai arī tieši daži vārdi tur pazīstam izstāstīja folderi. Mēs darīsim tā, mēs noskaidrosim, mēģināsim noskaidrot, kurš tad ir tas šīs bārtipa. Smukākais krāsojums, kāds jebkad ir bijis Formula 1. Kā mēs darīsim, Miķel, tu velc no krūzītes ārā papīrīti. Mums ir top 32 playoffs, ja? Mums ir playoffs būs no top 32. Tu kaut kā rakstīsi uz lapiņas, un ko mēs gribam darīt tagad, jā? Tā kā mums tad ir 32 labākie iespējams livery. Roļu prāt. Jā. Cerams. Un tad mēs šodien mēģināsim noskaidrot. Es jau to pateicu. Varbūt, jā. Kā tu rakstīsi, tur tādu sistēmu taisīs? Es mēģināšu taisīt sistēmu, jā. Tu vēl cārā pa vienu. Es domāju, ka jā, šis ir ļoti atbildīgs darbs. Mēs sākam, Miķel, tu velc kaut kādu pirmo, jā. Tur baigi daudz ir. Tur ir 32, jā. Tad jau tā ātri tas jādara. Nē, runājam mierīgi. Opāt, Ferrari F175. 2022. gada. Jā, šitais ir SF75. Šī te mašīna ir viena no tādām jaunākajām. Šitā, man liekas, underrated. Šitā underrated ir. Šī atdzīvināja. Man ir prieks, ka tu esi iekļāvis kādu no modernajām vispār labs piks.
Man patika šitā ar melnajām detaļām. Ļoti smuka. Ļoti gaumīgi. Viņa atdzīvināja to veco krāsojumu, tāpēc, ka iedomājies, cik tur tajos 11. gados slaigi bija kaut kāda balta figņa virsū vai Kaspersky antivīrus kaut kāds. Bet tas ir tik pretīgs sponsors. Un te ir, saprotiet, skatītāji, ka mēs šeit tagad vērtēsim, ir jāņem arī vērā, manuprāt, mākslinieks kungs man piekritīs, sponsoru izvietojums, sponsoru lielums. Absolūti. Es mēģināšu ar tādu asu acu noteikti arī šāds. Un vienīgā lieta gan, kas ir diskutabla, vai mašīnas formai ir jāietekmē krāsas izskats, jo, ko es pateikšu, gatavojoties šim te podkāstam, jo dažas mašīnas pat liekas smukākas tikai dēļ viņu dizaina, bet mēs runājam par krāsojumu, tāpēc, ka mums vajag vēl atsevišķu epizodu uztaisīt smukākajām mašīnām. Bet jūs saprotat, ko es jums saku? Jā, saprotu. Labi, bet es ņemšu apsvērā. Jā. Tur tā, tur, parasti mākslas darba ar tādi, tur jāņem vērā konteksts ir un arī koncepts. Ļoti labi, jā. Bet, Krista, tu vari uzlikt arī vēl kaut kādas, es samontēšu pēc tam tajā montāžā. Tā, montāžā samontēs. Bet no apsties. Bet no Krista ir jāuzliek. Šitā ir zolīta. Šitā ir ļoti zolīta mašīna. Bet šitā tiešām ir smuka. Man prieks, ka tu iekļāvi. Ok, Miķel, šī ir gandrīz tā pati, bet... Labi, vēlkam ārā otru lapiņu, jā? Jā, nākamo. Pret ko ies kā viņiem gāja šito mašīnu vispār? Pa šito mašīnu? Kā viņš tā bija? No sākuma pacīnījās Leclerc. Tas bija tā, kad tur dega, tā, kad Maksim dega mašīnas. Jā, tā sezona. Nē, man tas bija 21. Nē, 22. Jā, ka viņš tur Austrālijā aizgāja pa... Jā, tur bija labs sezonas sākums. Sezonas sākums bija Leclerc, tur bija iespējas. Jā, līdz viņš Francijā. Viņi vēl tur Austrijā baigi tur cīnījās. Labi, es izjauku otro mašīnu, kas sacensties ar šo Ferrari. Ir Arrows A21. Labi. Arrows. Nu, 2000. Šitā nav viegli izvēl. Jā, uzliec varbūt lielāk. Pasties, tas kāds dizains viņai labs, viņi tik smūti. Kā mēs darām? Mēs taisam kaut kādu balsošanu, tad viena iet tālāk, jā? Jā, mēs nolemsim. Nu labi, tātad, šeit, kad viņi ir tāda salīdzinoši arī ķipa vienkārša, tur nav tā kā baigas samudrītas tās krāsas, zini, kā kaut kādiem jauniem tur Alpēm, tur 15 dažādas līnijas iet tā, un viņi izstās diezgan vienkārši, bet tur ir kaut kāda doma ielikt, rekutē pasties. Viņi tādi naskārīgi bišķiņi. Jā, salikti virsū. Bet divos teikumos par šito komandu ir tas, ka, zin kā, vēl ir jāņem vērā tas, ka F1 kontekstā, tā ka tu, visas mašīnas, man liekas, asociējās ar oranžo, tās, kuras ir oranžas, tu vienmēr atrod asociāciju ar Arrows, man liekas. Piemēram, es piemēram, daudz ko, tā kā McLaren cienāk, tev liekas, jā, šitā ir līdzīgi Arrows. Šo to var redzēt, jā. Bet, nebija ātra mašīna. Labi, puiši, es jums ļaušu balsot pirmajiem. Par ko jūs balsot no šī pāra? Tātad Ferrari SF75 un Arrows. Tas Arrows labs ir, bet es Ferrari dodu. Man patīk, viņi no modernajām mašīnām, viņi viena no tādām pievilcīgākajām. Jā, es arī laikam. Pilnīgi noteikti. Vienbalsīgi. Viņa īstās ātri Ferrari. Kas ir tāds, AI tests, viņa īstās ātri. Jā. Labi, bija arī Ferrari. Uzbrīzamies tālāk. Nākamais pāris, kas mums būs. Rol, tu pieraksti, kā mēs? Jā. Davai. Benetons B186. Jā, 86. gada Benetons. Tūlītās 1986. Gada sezona bija pirmā sezona, kad Benetons no atsevišķu komandas sponsorēšanas bija kļuvuši par komandas īpašniekiem. Viņi pārpirka Tolman komandu. Un šis United Colors krāsojums, manuprāt, ir daudz radošāks un labāk izstāsts par nākamajām Benetton formulām krāsainajām. Un šo otu krāsojums. Šitā ies tālu. Bet labi redzēs, pret ko viņai. Jo kas ir interesanti, mēs nezinām, pret ko viņi iznāks ārā. Jā, šitā ir ļoti solīda mašīna. Es biju kaut ko redzējis, bet sen nebija apskatījis. Bet BMW Power uzlīm arī. Tas labs, es tieši, bet labi, tagad mēs šito rolu. Tur vēl krāsiņas pieliktas klāt. Monako, vispazīstamākajā Herpinā, šeit. Competitions, Pretī Renault 2005. gada.
Es teicu, pastīsimies, par ko viņi iziet. Nu jā. 25, jā? Jā. Damn. Fuck, šī tā arī baigi labi. Tas ir labs vispār. Man tāda sajūta, ka šīs nebūs vieglas izvēles, kas mums tā priekšā. Renault Tā 25. bija leģendārī mašīna. Šī ir laba. Un, iedomājies, tas Team Spirit citās trasēs ir Malta 7. Kristers Jo var var uzlikt arī. sponsorēt, Viņi mainīja sponsors? Jā, Kristers ir uzlicis kaut ko citu. Viņiem, man liekas, ir Malta 7 arī citā rekordā. Jā, perfekti. Kaut kas ir cigarešu sponsori vienkārši liek iztīties mašīnā labāk. Tu nevari izskaidrot. Ne, tāpēc, ka Es tie vārdi. nevarēšu aiziet gulēt pēc tam, pēc šīs izvēles. Nu, Pasmagi. labi, tad ar Alonso Striking stūris, jā. Alonso ķīver arī labi izstāst, ne? Tā iedarās. Piektais, tas nozīmē, tas ir- Tā ir čempions. Tas ir Tas ir čempions 2005. gads. Titulu Jā. gadu, vai ne? Fizzy, you're Tas 2 arī- seconds slower than him. You can't be too, you can't be, I don't care, you can't be 2 seconds slower than your team. Parā vēl kādu bildi šitai. Nu, labi, laikam šī tā ir labāk. Domā. Nu, nezinu, viņai konteksts ar kreisī. Tas Benetons Es baigi tieši- labi gāja. Varbūt tā šī nostalģija, kas tagad iezogās. Nu, definitīvi. jo- Tā telefonikas sponsora Nu, izvietojums ir super, amazing. bet iedomājies tā krāsainā šitāda. Nu, šitā laika, nu, tur ir vairāk. Bet, nu, labi, es jau Tu izteicu savu neuztaisītu iedomu. modernāt, neiztītos tik krūti šitādi. Jo priekš tā laika tas augšējais, ka Tur ir daudz vietas, kur izvietot Jā. ļoti Mākslas skaistas darbu tādu, kompozīcijas. Interesanti. Viņš ir ļoti pateicīgs canvas. Jā, tieši. Viņi tas pats nestrādāt uz šitās formas. Jā. Tur grūtāk būtu. Tāpēc uz jaunā, man liekas, jauno laika formulā viņām ir daudz mazākas tās virsmas, un tur liek daudz tādus ornamentālākus un tādus mazākus elementus. Labi, jums ir. Jo es šajā, diemžēl, lai kā man patīk tas Bentons, un viņš tiešām man atgādina tos BMW, zini, BMW ik pa laikam uztaisīja Renīts. special color krāsu, kur mākslinieki apkrāso viņus, un arī viņiem BMW bija DTM, tāds ēdeņas 2 bēmbis, kuram arī bija tas krāsainās līnijas, tāds pilnīgs varavīgs. Nu, kur, es nezinu, mēģināšu atrast, varbūt atsūtīt tev. Noteikti Ļoti izdara. atgādina, bet Renault šis ir tāds signature tā kā krāsojums, ka es nevaru nedot citu, jo Tas ir klasisks. Viņi ir klasiski. Tā ir klasika. Tāda. Un arī priekš tā laika tas stulbi dzeltenais ar to zilo, tas ir tik laba kombinācija kopā, man liekas. Un, nu, tev sēž, tu redzi šito, un tev uzreizām arī sēž skaņa galvā. Nu, Jā. nu, es balsoju noteikti par Renault. Lai arī cik šis nebūtu. Ok, Renault iet, jā. Renault iet tālāk. Let's Renault go. iet tālāk. Nu, Miķel, Klasika, jā. Lola T93. 93. gada. Par šo ir vienīgais komentārs. Itāļu braucējs Mikēla Alboreto ir izteicies, ka tā Kura ir bijusi tā ir? vissliktākā automašīna, Eurola, ar kuriem jebkad ir braucis. Lola. Dalāra vai Ķipa? Dalāra, jā, Dalāra. Uzliec šī tā citu, laba. uzliec labāku kvalitāti citu. Šitā ir inčīgi, bet šitā arī tāda vecāka krūta. Diem, tas Kurš gads tas ir? 93. Tā ir ļoti tāds simetrisks dizains arī, kas forši tāds ornamentāls. Tāds kronīts priekšā. Viņi izstāsta tādu, nu, tu negribi viņai braukt tūmā. Bet vai viņi neizskatās pēc tādas dinamītas, kas uzsprāgs? Viņa jau īsti neizstāsta ne pārāk ātri, ne pārāk naidīga. Viņa izstāsta tāds tādu cartoon pēc bērna zīmējumu. Ja Bet godīgi. man liekas, nu, man tieši labi liekas tas forši. Man liekas, Interesanti. Welcome nākamā. Man liekas, Bet drosmīgi. šitādu nekad neuzliks uz moderno Nekā, laiku nu jā, formos pilnīgi vispār. noteikti. Tur šitā. Bet jums nav jādomā tas modernajā Labi, sakarā. Tā, Bet man nē, liekas. Man patīk, šī ir Nē, laba. nu, Outsiders. ir Competition jādomā, ka- outsiders. Miķel vēl nākamā, par ko mēs tu stādinam. Es aizvirstu, ka man jāvēl tas labs. McLarens 88. gada MP4. Tā parāda, kurš 88. gada. Tas ir sēnes. Nu labi, tā ir īzina. Nu, bet blīns, klausies. Nē, nu Bet šis ir, skaties, Bet viņš arī objektīvi. Nu, viņš Viņš ir- uzvar.
Nē, viņš uzvar uzreiz, tāpēc, kad saproti, arī cits mazliet. Tas ir atpazīstamākais krāsojums, iespējams, ever. Vispār, jā. Un, saproti, Ferrari sarkanais. Tas ir pirmā komanda, kur Marlboro parādās. Renault dzeltenais ir tā kā tādi pirmie. Un šitāds pats krāsojums arī bija Amerikā, Indīkāros, Rodžeram Penskiem. Tā kā, iedomājies, pat Amerikā šo krāsojumu zina 36 gadus. Epic. Jā. Nepaveicās Lolai. Jā, Lolai nepaveicās. Nu, tā viņi tieši izstāsta pēc tāds, kur ir laba, bet viņi nevar pret dūžiem cīnīties. Jā. Šis ir dūzis. Labi, McLarens pārliecinoši atkal. Mums 3-0 vēl joprojām. Pagaidām mēs neesam tā. Kā 3-0? Nav bijuši tādi, tā kā close pāri. Labi, mēs neesam baigi tuvi. C13. Tur ir stāsts, šeit ir stāstiņš. Te ir stāstiņš. Stāstiņš ir, ka šī mašīna pārstāv all black mašīnu dizains. Pirms Mercedes V11 mašīnas visa melnā nekad nebija braukušas pa priekšu. Agrāk visas melnā mašīnas tika uzskatītas par komandām, kuras nespēja piesaistīt sponsorus, bet kuras grib iztīties bišķiņ grūtāk nekā all white mašīnas. Labs tāds. Un tad, kad viņi atrada tīsot sponsoru, tad parādījās arī balti punktiņi uz mašīnas. Kādas ir jūsu domas par tiem baltiem punktiem? Vai viņas sabojā? Nē, man liekas, tīsot ir pulksteņu brands. Un tā kā tie punktiņi, kas izvietot uz sāniem, tādās josliņās ļoti atgādina pulksteņa sīksniņas metālu. Man liekas, tur labs tāds silent. Te ir arī šīs. Ok, to es nepanīju. Pamaini var arī bildi kaut kādu vēl uzlikt. Tas pulkstenis priekšā bija šī random, bet tie sānu punktiņi, man liekas, cool. Īstās bija šī pēc tādas reklāmas vienkārši. Kas tajā laikā arī bija viena brīdi, tā kā tur jau neslēp tās reklāmas. reklāmas. Bija reklāma. Labi, man šis liekas Elix. Šis ļoti labs. Man tiešām, un arī tas sponsoru izkārtojums pasties, cik gaumīgi izstāsta. Pasties citu, un pasties tam ķiver arī tādu. Sonoks, Tur labi, vispār tā laika ķivers bija baigi labās. Mūsdienās tur baigi viņi mēģina kaut kādas tādas maziņas, bet vienkārši tās smalkas dizains. Ej tu nost. Šī ir mans favorīts šais stāsts. Štai ir stāsts. Tā. S3, jā? Nē. Vienkārši jebkur. Jā, Artkārs, klausieties stāstu. Labi, līdzīgi vispār tādi. Itāļu komiksu rakstniekam Hugo Pratam, kurš plašāk zināms kā autors komiksam Korto Maltese, bija dots uzdevums uz 93. gada sezonas pēdējiem 2 posmiem ietērpt Ližie citā ancukā. Kā jums liekas, kāpēc Gitanes Blondes, man liekas, ir tas cigarešu nosaukums, nezinu, Gitan Blond vai Gitanes Blondes? Kāpēc izvēlējās to džeku, lai viņam krāsot šito mašīnu? Tāpēc, ka tā čigāniete, kas redzama uz vāka, ir to cigarešu sponsoru logo. Tas ir Philip Morris, ne? No Gitanes Blondes šitais ir. Bet varbūt tā, Gitanes Blondes. Un, jā, šī mašīna vismaz varēja iebraukt punktos un finišēja 5. vietā. Uzliec, Kristēp, tur ir viena labāka bilde. Tur ir laba bilde, viena labāka. Tur ir, labi. Blīn. Bet tas, jā, laikam... Tas pulkstenis varēs iet atpakaļ kabatā. Jā, jūs... Rokas pulkstenis, nē, viņš ir nice, bet tā otra ir crazy. Es laikam, tā kā liverijs un vispār kā viņi izstāsta, man liekas, šī tā elīte būtu tāda. Man liekas, Līžers ir tomēr. Bet šis, protams, ir tāds pilnīgs mākslinieks. Bet šis ir crazy. Šis ir mākslas darbs. Tad jūs balsojat par to, jā? Šis ir mākslas darbs. Zinot, ka šī iet uz nākamā raunda. Iedomājies, mūsdienās varētu kāds uzlikt fucking kaut kādu mākslas darbu. Formulā. Bet tur arī baigi grūti. Tas ir tehniski šausmīgi sarežģīts uzdevums. Tu nevar uzlikt neko citu kā paterni. Tu nevari spēlēties kaut kādām... tām, dimensiju paralēlēm. Zini, viņiem vēl tur nav neviena tāda smooth surface. Tur viss ir tik komplekss. Aero tagad ir tik traks. Un tu nevari īsti. Šitas ir artworks.
Ejam tālāk. Jā. Apsveicam Līgeru. Ārtkārt. Ligier. Ir skaisti. Cik tālu tiks jautājums? McLarens 21. gada Golfs. golfs. Kas bija uz vienu posmu tikai. Jā, tas bija Monako. Pirmo reizi izmantoja Lemānā 60. un 70. gados. Jā, te jāzina vēsture. Un viņi šitajos te sportskāros 90. mauc ar šito krāsojumu. Šitas forši. Bet viņiem viņš tāds baigi gaišs, tas zilais bija Es būšu uztaisīts. godīgs. Man liekas, šitajā bildē Šis liekas krāsa bišķi izstāsta overrated, slikti. bet, Man liekas, šitajā bildē krāsa slikti Tas izstāsta. bija foršs žests, man liekas, labāks žests nekā tas pats izpildījums. Bet no augšas šit kā nav tik traki. Tas šis nav spēcīgs favorīts. Nu, redzēs, kas pretī. Jā. Bet nē, nu it kā, nu es neesmu sajūsmā, bet nav. Tu neesi sajūsmā. Un pretī, kas Nu, ir. Ferrari. 2004. gada. Jā, Ļoti labi. Atsijāsim vājākos. Ferrari 2007. gads. Es nezinu, kāpēc. Ikoniska mašīna. Vienīgais. Nu, tur. Oh, Jā. Shells. Nu, vot šī tā. Marlboro. Tas rear wings arī kantainēs. Nu, Bet legendary. Bet patiesībā arī- tiešām ir tāds labs tāds sadalījums. Tu skaties no sāna, viņa vienkārši sērkana, no priekša jau tur balts diezgan daudz. Arī jā, tā bet kā tur parādās nu, tā- logoči bišķi random. Tur uz sāna tas Vodafone logo un tas tur tāda random Shells, te ne? izmēra. Nu, Nu, nē, no man liekas, sāna. ok, aizmugurē tas zaļais, viņš vienmēr bija tikteks, un tad aizmugurē turpina palikt Nē, zaļš. ļoti smuks man patīk, bet nu, jā, nu, Jā, tur. Vodafons Nē, šitā ir, nu- iebāsts. tur tajās puses īsti Vodafone iebāzts Labi, pilnīgi šits ir random. random. Bet, Ferrari, Fiat, Bridgestone, tipa Martini. un Itālijas karogs vēl. Bet vai tas nav bezgaumīgi forši? Nē, ir, tāpēc es saku, tas kāds ir labs. Ielika vienkārši kādu labs. jā. šitas labs. Bet labi, nu, viņš ir kā liverijs. Nē, nu, jā. Tev vēl amazing. paslēpts apakšā. Bridgestones. Arī pārliecināts. Vai tas Bridgestone speciāli tur paslēdz apakšā vispār? Vai nē, tad reāli nevar redzēt. Paga kritīs taču tā mašīna tūlīt tās Nē, golfam? nē, Es domāju, ka stabili, iet tālāk Ferrari pārliecinoši, jo tas golfs nav tik krūts. Un tur arī stāstījis. Nu jā, nav nekāds tur stāstījis. Ejam tālāk, Miķels. Mičels. Vēl cārā. Es atpūtos. Ejam, uz priekšu. Mastercard LOL 97. Loto? Nu, saprot, ja tu neesi pilnīgs nūģis Formula 1, tad par šito mašīnu visticamāk neviens neko nezina. Jo vienīgā reize, kad šī mašīna bija trasē, bija 97. gada Melburnas kvalifikācija. Un nevis Gonka, jo viņi Gonkai nekvalificējās. jo šai komandai bija plānots startēt gadu vēlāk, a viņi dēļ sponsora startēja gadu ātrāk, pilnīgi negatīvi. Un viņi bija tik nekonkurētspējīgi, kad kvalifikācija vienīgais, ko viņi parādīja Formula 1. Bet tomēr, Kurš gads tas ir? Sorry? 97. bet tomēr krāsas. Jā, bet bet krāsas, lai gan esot tāds nerakstītais likums, ka vairāk kā 3 krāsas izvēlēties par bāzes krāsu nebūtu īsti labi, šitais sastrādājās diezgan labi. Nu jā, te man liekas labi toņi paņemt, un tas sarkanie akcenti divās vietās tur forši, man liekas, ielikt. Ne, viņi tāds izbalansēts tas krāsojums. Tas penzols uz maliņas, man indīkārs atgādina. Labi, pret ko mums iet šits? Tas mums iet. Cerams. Būtu interesanti arī godu veco. Viljams. Kurš? 9. gada. Paga parā, FV21. Tas ir FV21. Jā, pareizi. 20. klausies. Labi, līdzīgi, tā labi sakrita šī te. Tā veltiņa alus logo placements bija atgādina šo Veltiņš. bobslēju. Nu, viņa tika Bobs kritizēta like šī formula par to, ka viņi izstāsta ļoti līdzīgi tai, ko mēs Bezgalīgi. izbalsojām. Jā. Tai, ko mēs izbalsojām, viņiem tiešām par to arī pateica dzīvē, bet galvenokārt jau pie Frontwings vainas tas, nereāls. ka viņiem Rotmans ar Winfield nomainījās tieši gadu vēlāk, jo gadu pirms tam viņiem bija Rotman tās klasiskās. Tas bija, jā, tie bija ļoti labi. Bet zini, kas, nu tā kā, bet te baltais iedod, uzlaiž citu bildiņu izstāst no priekšas daudz labāk, man liekas. Tas frontwings ir ļoti labs. Man liekas. Un arī Tas tā Dzēnis Vudijs gan- ir uz gan- frontvinga viņam. Uzliec vēl varbūt tās. Es Viņi no redzu, priekšas viņi izstāsta kenguru. balta tāda. Nu tā kā man
Man smuki, jā. patīk. Es balsoju par šajā raundā. Man patīk. Es nezinu, Kristē. Viņi ir labāki par to otru, bet es neteiktu, man viņi patīk. Tā Mastercard braukājošas. Bet man ir nostalģija bišķiņ. Men's Health sponsorships. Labi, ka šitās mašīnas tagad tika, jā. Tas kopā. Woodies ir tāds interesants piestāns, protams. Tad kurš Nu, labi, vinnēja? let's go. Par ko mēs balsojam? Es pa Williams. Pa Viljams, jā. Jā, es Viljams arī, jā. ir labāks, jā. Bet tā arī dīvains tāds liverijs. Lotus 99 T. 87. gada aparāts. Klau, Visi labs. Kas šī ir par bildi ārprāts? Tā bija tik laba bilde. tā. Vienkārši mašīnas krāsojumi bieži vien Nē. tiek kritizēti, sakot, ka tie ir pārāk garlaicīgi vai pārāk slinki. Divu toņu krāsu vēl biežāk un vēsturiski reti, kur ir atstājuši iespaidu. Tomēr šis nav tas gadījums, jo vibranti, kamieļa, dzeltenais bāzes tonis un neivijas zilais sponsoru krāsojums palīdz mašīnai izstīties efektīvi. Un kas šai mašīnai priekšroka no daudzām citām? Visi sponsori vienā krāsā. Jā. Ko no mārketinga viedokļa ir grūti- ļoti grūti dabūt. jā. Tas ir, Tas man gan liekas tik dīvaini, kad sponsori negribētu piekrist tā kā bet sponsori, vai kaut kādam vienu toņu logo. bet daudziem sponsoriem tomēr tā brenda identitāte Jā, krāsa super nosaka. egocentriski. Jā. Bet tiešām egocentrisks, tā kā, jo ja es būtu CEO un es gribētu sponsoru, es man liekas piekristu tādam mākslinieciskajai vīzijai, kāds taisīt, un pateikt, vai uztaisam kopā. Nu, jo Iespējams, jā. izstāsta skrūtāk uzreiz, un arī tā formula ir tik vienkārša, bet viss ir tā kā vienā krāsā, un viņi izstāsta. Zini, pēc kā šitā izstāsta, viņi izstāsta rīktīgi pēc tāda ķipa, racing car. Vienkārši prosta racing car. Viņi nav es formula, viņi ir tādi džeki, kuri paši beņulēja sev iekšā, bet tāpat laikā rīktīgi paliekoši tādi. Man ļoti patīk. Šī Tā, ir ļoti tas labi, ir jā. vienkārši. Šī ir arī atzīst laba bildi, jo ir daži gaismas leņķi dažās bildēs internetā. Jā, Var to atrast, citu kur bildi, kur bija- senas tas- senas pots ir citā krāsā bišķīt, un tas nesakrīt ar redzi bišķi sitārā. Jā, bet Jā, nu, nu tur jā. bija viena bilde, kur tā formula bija uz tā pieminekļa. Pirmā. Šitā labi. Šī tā arī labi. Ļoti labi logo un Šitā ir- pietiekams daudzums arī. Šī bija ļoti crazy. Nu, labs, Nu, labi, ko mums iet? labs, ļoti labs materiāls. Pēc citu lotus. Viņa ir zelta vai Toidās. viņa melnā ir vai kur? Ārliecinās viens to. Šitā ķipa. Pagaidi, es nezinu. Tas ir Gold Leafs, jā. Tur nebija rakstīts Tas Gold ir Leafs tas. klāt. Jā, šitā. Tā, Gold Leafs. Šitā. Šērpiklīgi. Šitā ir labs, tas oranžais stikliņš ļoti labs. Nu, un diski, protams. Tā ir kromētie, pirmā tādi mašīna. diezgan svagi. Lotus Gold Leafs ir pirmā mašīna, kurai bija Ford dzinējs Formulā 1. Un principā mašīna sastāv Krēms, tikai jā. no motora un no tā, ka viņi piestiprināti monokokam. Viņi bija šausmīgi trausti, bet šausmīgi ātri. Un Viņa ir revolucionāra mašīna, kas 42 sacīkstēs izcīnīja 19 poles, 12 uzvaras, 23 piedestāls. 68. un 70. gadā izcīnīja konstruktoru kausu, un čempioni bija Grahams Hills 68. un Johans Rints 70. gadā. Un Johans Rints, jā, 70. Kurš bija gads, kad Johans Rints kļuva par pirmo un vienīgo čempionu, kurš finišēja sezonu bija nomiris. Crazy. To storiju es dzirdēju, jā. Viņš nostājās Monsā, un viņam bija tik daudz punktu pārsvars, ka viņš vinnēja beigās čempionu. Viņš bija Viņam kausu uz vienīgais kapiem un atnesa? pirmais. Viņam ir rekords, ka viņš ir Crazy. vienīgais dead čempions. Bet es gribu apstīties, vai tas ir 70. Respekt. Jā, viņš nomira 70. gadā. Jā, Viņš 70. gadā kļuva par šo mašīnu čempions, un viņš tajā gadā nomira. Un daudzi vispār tajā laikā, ja jūs skatāties vecās filmas, neviens negribēja braukt ar Lotus, jo tā bija tik revolucionāra mašīna. Tikai uz to, ka viņi ir šausmīgi ātri, šausmīgi viegli, un tur apklāt nekā nav. Tev nebija oglekļa šķiedra vai nekas, tev tur fucking kaut kāds alumīnija gabaliņš un viss. Es to priekšu te jau arī puse vaļā. Tur nekā nav, saproti. Tu vienkārši tas ir. Bet Un aizmugurē tāds motors. ir. Tas ir crazy. Iedomājieties, olas tiem džekiem. Un,
Iedomājies, kā viņi bija jāvāc. Tagad 90. vai 2000. gadu paskatoties formulu. Bāc, Lotus pret Lotus arī. Vistrākākās, kuras vākt bija, man liekas, tas sēnes laiks. Cipa. Nē, pasties tev apeļās viņa otrādāk. Vecīta bez galvas paliec. Bet šitā nav arī tik ātra vēl. Kā? Nav, tu nereāli. trauksies. Nenormāli. Bet viņai nav downforce. Vecīt. Viņa vēl ir, viņa nav tik ātra. Saprot, šitā ir ķipa bez maz vai mūsdienu ātrumā. Bet Šitā tās ir, tomēr es nezinu, tu tur, tev nekās. mašīna Tur pilna. skaņai arī laba atšķirība. Nu, labi, kas jums ir tālāk? Es nevaru palaist to Camel laikam prom, es Jā, nezinu, kas exactly. ir, es Jā, nevaru. mēs es vērtējam būtu tieši- balsojis par Lotus, jo šis ir ļoti signature veco formulu krāsojums. Un, Nu jā, būs interesantāk vērtēt pēc tam ar varbūt kaut ko, jo lai tas nepaliek Kamils vienāds. No tā laika viņš ir stilīgs, bet es pat nezinu, vai Ja mēs viņš ir vērtējam krāsojumu, kamēlam, man liekas, tāds gaumīgāks. Nu jā. Nu labi, par ko Pēc bļāvis Es tas Lotus balsoju par labi Lotus. izstāst. Tas labi izstāst. Nu, labi, Kāds tad, ir tavs? Fuck, Bro. jūs visus mani uzliekat. nu jā, nu, tev būtu jāizvēlas jebkurā gadījumā. Oh my god. Labi, es varbūt lieku. Es uz Kamielu lieku, Kristers. Jā, Nezinu, es Kamils, nevaru. labi, jā. labi, viss. Kamils ir. Bet arī bet tā Lotus ir otra mašīna ir tālāk, revolucionāra. Viņa Rādīs gadsimtu. vēl vienu veselu- bildi otrai mašīnai. Jā, viņa veselu gadsimtu. Tu pasties Lotus, to Goldleaf, un tas viss gadsimts ir noklāts. Tu zini, kādu citu liveriju vispār no tās dekādas? Vai pelēku, vai vienkārši sarkanu. Nu, labi. Parād citu bildi, Kristers, šitai. Es domāju, varbūt tas. Mainīt savu. Viņa gaisā. Viņa nav ātri. Ne, nu, viņa ir gaisā. Vai citi aiziet tur cilvēkos, vienkārši iebrauc 50 metru, bum, viss ir. Nu, Rol. Es balsoju par šito, jā, laikam. Yeah, tomēr. let's go. Lotus No, Gold nā. Leafs iet tā. Bet varbūt es Cieņu tikko tam tādiem. varbūt es tikko nobalsoju par mašīnas spējām, nevis par mašīnas līmeni. Nē, bet nu smuki, nē, viņi ir Ar smuki. zeltu. Tur Viņa ļoti ar tām stila. riepām labi izstāsta. Nu, davai, labi, ejam tālāk. Bet Laižam. no šitā nebija mašīna, kurā kāds tās džeks nostās pareizi. Tā, Mičel, tev. Kaut kāds. Gold Leafs. Nē, 49, bet. Jā, tas ir. Nē, tā ir, man liekas, tā. Jo 99 tā ir tā nāca. Tā ir. Gold Leafs. Būs jāapstrādā vēl tev pie griežām mašīnas. Spalīdzēšu. Mīķis darbi izdarījuši tās ātri vien. Jā, Brahams BT55 vai Paga. BT60. O, tagad mums Tu ir vari pirms. izvēlēties. Nē, tagad mums ir jāizvēlās, kurš tiek uz pirmo raundu vispār. Jo viņas ir tik līdzīgas, ka es viņas klasificēju kā vienu mašīnu. Apgrūtina mūsu kompetīciju. Jā, tas ir vēl priekšrauns. Uzliec abas divas ārā. Tu man samaksāji tikai par Tas 3 ir pils. Paga. Rotas ir Brahams Martīnī. Jā, abi divi Martīnī, Red un Martīnī. Jā, liec augšā. Ot šito, jā, šī viena. Un uzliec Martīnī. Viņi ir ļoti līdzīgi, tāpēc viņus klasificēja kā viens. Vienkārši izvēlamies varbūt tās vienu Martīnī pārstāvu. Ok, nu baltais, es domāju, ka iet šeit noteikti. Jā, Baltais legendary. Bet labi, nu šis ir. Bet vai šis ir tā kā pirmais Martīnī krāsojums, kurš ieguva to savu signature look ar balto formulu? Jā, Vai jā, rallijā, jā. vai rallijā Lančī bija pirmā? Bet Nē, tas man nav liekas, tas pats šis varētu gads. būt pirmais, Tie nav jā. tie paši Tie gadi. ir kaut kāds 80. Jā. No, Tie Pa kaut ko? kāds Tas jau, reku, mums vienkārši ir Martīnī pārstāvi. Un no viss. Baltoņiem. Sorry. Jā, baltoņam. Un otrs mums ir. Lūdzu. Ko viņš iet? Es to John Player Special es dzīvē redzēju replikas šitajā Zandvortā. No. Ka es uz kaut kādiem racing dayiem gāju, tur pastīties par kaut kādiem lētas biļetes, tur var dabūt Bet par tās pastaigāt pa bet tiem tās pitiem. līnijas. Nu, it kā, bet tā ir klasika formula. Tas ir tā kā nemirstošs Šis vērtības. lotus ir, jā, insane, man liekas. Nu, tā kā. Pasties, arī- tā kā. Mēs jau, tas Goldleafs, Mašīnas aizmugurs sastāv tikai no motora. bet saprot, tas Goldleafs, Un dzēsēšana arī ļoti, ļoti viegli tika Jā. atrisināt.
Bet tas gaisu vienkārši nebūs nekas. Bet gan tas Goldleaps, gan šitais, viņi ir vesela paudze, gan arī nosedza mašīnā. Nu, tā kā zini, kad tu domā par viņu, tu... Šitā? John Player Special, tu zini uzreiz, kurš gads tas ir, tu zini, nu... Tik krūta, melns ar zeltu. Viņš bija letālais aparāts. Šitas Lotus? Jā. Man liekas, ka jā. Ronijs Petersons, man liekas, nostās viņā supersvīd. Un interesanti, viņiem interesanti bija tajā sezonā, ka iedomājies, tas stāsts Ronijam Petersonam ar Mario Andretti. Negribu samalot, bet vienu no Andretti. Bija tā, ka Andretti aizgāja to komandu, un viņš pateica, es esmu pirmais numurs, viņš parakstīja līgumu. Ronijs Petersons bija ātrāks pa viņu katrā gonkā, viņam speciāli bija jāatpaliek aiz viņa vienkārši tikai dēļ līguma. Un viņš to darīja. Katrā gonkā gandrīz. Tas arī ir viņas tajā mašīnai arī crazy. Let's go tālāk. Kas mums? Tā, nu tas šitas bija. Mēs jau neko nesajaucām tur. Ne viss normāli, jā. Nākamais mums ir. Cik tur viņas ir? Daudz. Ir 3-2. Cik tev bildes kopā? Daudz. Viljams, 93. gada. Šitas ir, zin kāds, šitais ir... Tas ir tas Canon. Te varētu diskutēt, kurš visu laiku labākais Viljams. Vai šis, vai Rotmans liverijs. Bet tomēr, kas man personīgi iedod pārsvaru šam liverijam, nevis Rotmanam, ir tas Segas, tas mazais kolēbs, kur pie braucēja ir kājas. Wow, tas ir ļoti labs. Tu izstāsti, ka Džeks spaida pedāļus. Un Camels. Labi, par ko mēs to liekam? Miķeli. Es aizskatījos. Kā garām, ka pa ielēju un tad paiet garām. Brown GP. Brown GP. Nu, Brown GP ir interesants. Šis arī tāds, bet... Un īpaši ar savu marķieri un vienkāršību. Nu, tas konus tāds braukājuši, bet nu labs jau. Bet nu labi, Brown savā ziņā man tas tūkšais patīk, un tas stāsts, kas to iedod, viņi arī, zin, tas neon, tas zaļais. Bet Browns ir tikai viens tāds, saproti, nav pat līdzīgo. Šis varētu būt pēc Bet viņi, tā kā, viņi vienkārši stilīgi, tāpēc, ka tā sezona viņai ir labs stāsts. Ja viņi brauktu lēni, mēs par šito pilnīgi nevienā brīdī nerunājam. Labi. Jo viņi ir krūta, bet... Viņai ir potenciāls būt tai formulai, kas debitēja tikai kvalifikācijā. Interesants viedoklis, jā. Es domāju, ka ir arī cilvēkam, man liekas, viņi patīk. Bet viņi nav bišķi. Viņi ir forši. Tā kā, Viņa bija kaut kas savādāks tajā laikā. Jā, noteikti. Jā. Bet labi, Viljams jādod, ne? Nē, šajā raundā, tu nevari tāda formula. Izgājis maksās, būtu izgājis Lolu pretī, varbūt tiktu nākamajā kārtā, bet agrāk vai vēl zaudēt tāpatās. Tā kā objektīvi vinnēs stiprākais tāpatās. Divi kvalifikācijas braucējs. Jaguar R1. Šeit ir arī stāsts par Jaguaru. Šitā ir diezgan smuka. Šī ir diezgan legendary. Ir jāpievērš. Tad no 97. gada līdz 99. Ford piegādāja dzinējus iepriekšējai komandai Stewart. Un Jaguar bija Ford rūpnīca iegādājās šo komandu un nosauca viņu par Jaguar. Un viņiem bija ļoti labi braucēji. Džonijs Herberts un Edijs Irvains tikko atlaistais no Ferrari. Bet man to izlaiks, ne? Jā, aptuveni, bet komanda no 2000 līdz 2004. gadam bija ļoti, ļoti viduvēja. 2004. gadā Marks Vēbers gan tur kaut ko parādīja šo mašīnu, bet tad viņi pārdevās Red Bullam. Un krāsu izvēle ir, kā rakstīts, Britu sacīkšu zaļais. Lovely, deep, slightly reflective and metallic, just brilliantly classic. Pievērst uzmanību Jaguara muguras līnijai uz motoru pārsega. Low-key sleek. Piešķir uguntiņu šim klasiskajam krāsojumam. Svaigs šī dizaina elements ir priekšā. Ir baltie sāni vispirms.
kas iet līdz mašīnas stuķim. Bet frontwings ir arī amazing. Un gradients uz frontwing. Tas gradients uz frontwing. Ikoniska mašīna. Es nezinu, man visas zaļās liekas Jaguars. Tā kā, zini, Astons pāriet zaļa komanda ienāk. Man liekas, viss ir Jaguars. Viss, kas ir zaļš, ir Jaguars. Arī labākais latviešu mākslinieks un komponents, joprojām liekas, Raimonds Pauls, ne? Uz veciem lauriem. Bet nē, šis labs, par ko mums iet. Man liekas, labs. Šitas ir ikonisks. Bet man... Tur grūts competitions. Jordans. 91. gada Jordans smagsvars. Bet labi, interesants color codings mums te izveidojies. Zaļo. Es teikšu ātri un vienkārši. Man liekas, ka Jordanam ir labāk krāsojumi pa šito. Tāpēc jādod Jaguaram. Jaguars ir legendary. Man šits nepatīk nemaz tik ļoti. 7-up logo cool. Jā. Un frontwing pa ko jūs balsojat? Es braucu par Jaguaru. Jā. Bet Jordanam labs frontwing. Bet pāk uzliec citu 7-up. Nē. Man liekas... labs, bet... Man kaut kas līdz galam, nē. No šejiems, no sēna izstās stilīgi. Bet šitie... Fuji. Šeips viņam labs ļoti. Jā. Ne, no sēna... tā ir smuka mašīna, nevis smuks liverijs. Jā, tiešām. Mašīna ir crazy. Mašīna ir super skaista. Crazy, ja viņi būtu. Jā, Jaguars. Fucking Jaguars. Vispār forši. Bet es nezinu, kā es jūtos par tiem rītīgi klasiskiem krāsojumiem. Tā kā semi-mūsdienīgās formulās. Tagad to jāsaprot, kurš tas ir. Tas ir grafiti vai? Tas ir traks. Man liekas, ka tas ir šitais, jā. Bet domā? Šitas ir 99? Nē, tas ir 99. Jā, tas ir pareizais, Kristi, ir lietas. Okay. Ka viņi, kad ienāca iekšā, bija ļoti liels pretruns ar to komandu, jo viņi bija super skandalozi ienākot. Un viņi, zin, ko izdarīja? Viņi prezentēja komandu divās krāsās, katra mašīna savā krāsā. Un kāpēc viņi to izdarīja? Tāpēc, ka viņu komandas priekšnieks Kreigs Polārds parakstīja nevis vienu cīgu ziemolu dealu, bet ar diviem. Un katrs ir savu cīgu sponsors. Un tad beigās viņiem FIA pateica, nē, jūs nevarēsiet, tur bija viskaut kādi. Tur Eiropas komisijā cieta neveiksmi, viņi tiesājās pilnīgi par to. Un tas Kreigs Polārds bija spiests atvainoties pat FIA, un beigās viņi uztaisīja to rāvējslēdzēju liveriju. Ne, godīgi sakot, interesants koncepts. Ar rāvējslēdzēju arī izvilku šito visu. Tie spāni forši uz maliņas. Bet arī... Kreisā puse pēc vērcējiem prezes izstāstās old school ar ko Kolins Makrēs. Jā, ar 5. Jā. Jā, tāpēc, ka man liekas, tas bija duši tas pats arī sponsors. bet jā, krūt. Labs dizains. Zelta rāvējslēdzēs. Labi, pret ko mums iet šitais aparāts? Pret 98. gada Jordan. Viena no manām mīļākajām mašīnām. Šeit ir par Jordanu un Bensonu Hedges sadarbību. 98. Jordan? Jā, viņi sākās ļoti neizteiksmīgi, tāpēc, ka pirmās mašīnas 97. gadā bija gandrīz brūnas un neatpazīstams. Bet, zini, kas pietrūkst šī brīža Red Bullam saistībā ar Jordanu, ir tas, ka Jordan katru gadu mācīja saglabāt to pašu izskatu, bet katru gadu izstīties svaigi. Un 98. gads ir Hilsa Šumīta brauca. Tur bija tā slavenā sacīksta spā, kad viņi vinnēja. Un šis krāsojums ir visikoniskākais Jordan krāsojums, tāpēc, ka viņam ir Bazina Hornets, ja tu redzi priekšā ir sirseņi. Viņam mainījās, viņas tur bišķiņ arī. Viņam bija čūska gadu iepriekš, un pēc tam bija haizivs arī, bet no sāniem tās melnās strīpiņas, kas liecina par to lapseni. Krūtis šis labs. Man liekas, krūta. Pārliecinoši iet uz nākamo raundu, jo šis rāvējslēdzēju princips varbūt uz ceļiem strādā, bet šeit tālāk ejam. Tyrells 012. Ok. 84. Tur ir skaties, te divi. Ir jātur vēl viena bilde. Skaties, uzliec šito.
un uzliec arī otru, jo šis Kas ir viens šis ir no pa- retajiem gadījumiem Formula 1 vēsturē, kad viena komanda dragā ir divām dažādām mašīnām, divi dažādi krāsojumi bija vienā sezonā. Saprotu. Stefana Belofa šī te mašīna ir jābūt vēl no sāna kaut kādai bildē. Diezgan labi. Viņa ir pieskaņot viņa ķiverei, kas bija toreiz ļoti efektīvi Tas ir apsēst. šitais, jā. Jā. Un atkal otrā pusē garāžai ir Yardlīs kūšanās putu ražotājs, kuri bija sponsorējuši BRM un McLaren. Bet, zin kā izstāsta pēc putu buņģiņas bez mazliet krāsojuma, bet viņš izstāsta labi. Nice. Sarkans. Un Tā ir iespējams, tā ka, mašīna arī, un crazy. iespējams, ka netīšām tas ir noticis. Ne jau pārdomāt, viņi ir uztaisījuši to otru tik smuku. Šito? Nu, bāc, Jo nezinu, man šitā otru liekas izstāsta low-key mega krūta. smuka. Bet šī man nepatīk īsti. Nē, bet viņai parāda to bildi no augšas. Pastāstiet, kāds tam mašīnas šeips arī ir. Tā Ļoti kā crazy. Viņa pilnīgi, ka viņi nepārlūzīs pusēm pie collision. Jā. Nē, šī uzreiz. Viņai brēk. Pazdēs viņš pat, nu, viņam tur ripuls trāpa galvu un viss čau. Nu, un kas ir tur sānā? Tas ir rokturs vai tur bench? Benčiks var izmest. Pelntroks. Mehāniķiem. No, bet Ok, bet kurš jums liverī patīk labāk? Šitais Pagaid, bet mēs Bāc, neslīdam. nē, bet nu mums ir... Anu melnais, protams, ne? Nu, bāc, nu, man šitais patīk laikam. Šits, man liekas, Bet jā, man forši. melno Jā, ieslēdz, mega. melno ieslēdz. Bet nu, viņš Nu, pārāk prasts, jā. Nu, Šis, man liekas, ir low-key episks, tā netīšām episki. Labi. Pret ko? Tā. Varbūt mums jātaisa otrā epizode. Varbūt Tā, vajadzēs te vēl būs vienu pauzi paņemt. jāizvēlās. BT44 vai BT45? Jā, šitais vai Olivetti. Ā, šitais vai tas? Nē, nu. Jā, šitais vai tas, šitais vai šitiem arī. Iedomājies, abām divām ir pusfināls šajā kārtā. Nu, pagaidi, nē, pagaidi. Pagaidi. Tev jāizvēlās šitas Olivetti vai Hila mašīna. Un tad viņi iet pret Bruno. Jā, un tad iet Bruno. Jā? Jā, Ok. tad iet. Mainās noteikumi, kur ir. Labi. Pilnīgi dažādas formulas, pilnīgi dažādi gadi. Pilnīgi dažādi krāsojumi. Kurš tev patīk labāk? Man Hila? Ja būtu citi, Hilu formulē būtu Bet šī ir laba. tā kā viesnīcas iešķirts ar apklasi. Bet labi. Bet tā ir tu laba. Bet, labi, viņi Bet ar to tu tāpat uz mājām viņi baigi pēc savu. Jā. Nu, ko tu iet? Kad tu pēdējo reizi Miķels čības nopirci, tu viņus kaut kur vienkārši dabūji. Bet man patīk tas rozā arī, laikam, šitais vai sarkans zilais tāds. Man arī tas Jo viņa, labi, varbūt tas uzraksts forši. Davai, jā, ejam ar to. Un tagad jā, pret Bruno. pret Bruno. Nu, labi, tā Brunā man arī es turpināšu un balsošu par Yamazenu. Pa, ko? Saikīmā, End of Century. Fuck, Nē. Jūs jau varat balsot. Tu neesi objektīvs Es tagad. esmu objektīvs, man nepatīk tā. Tev vienkārši nepatīk. Nē, nu, lai iet Brunā uz priekšu. Brown, man. Jā, lai iet Bruno uz priekšu, pacīnās. Tad uzliec, ka es pat nezinu, kā viņš Kuri tā bija? Tyrells. Tyrells? Tyrells. Es jau pa daudz mašīnas vienai dienas redzēju. Jā. Es pievienoju, Simtex. kādam sabreditam F1 Wags, kas nozīmē, kur vienkārši postoja ķipa bildes no F1 draudzēju, ķipa Simtex. draudzēju meitenēm. Un tur vienkārši posto bildes. Klausies par Simteku. Simtex būs. F1 bijuši daudz komandas ar īsu pastāvēšanas vēsturi. Ir reti, kurai ir tik traģiska vēsture, cik bija šai komandai. Jo 97. gadā, kad tai pievienojās Deivis Brabhams pēc 3 gadu izlaišanas un piedzīvoja savu debiju Rolands Ratzenbergers, šitā mašīna vispār nebija, viņi nevarēja vispār iebraukt. Ja viņi finišēja pēdējā no visām, kas bija izturējusi pa lielo. Zini kā, tur 11. vieta šodien, tāpēc, ka es esmu 11. Uzticami, jā? Pasties uz to eiro. Viņš ir tīrs Kā viņi liverijs. ceļās uz augšu gaits, un pēc tam tas ar iervings kāds jocīgs.
Interesants shapes, bet krāsojums tāds whack, man liekas. Whack? Nu, viņš nav izteiksmīgs, bet diezgan stilīgs. Man liekas, ka mašīna labāk par krāsojumu šajā gadījumā. Nu, laikam, nē. Nē, dizains, ne jau. Nē, man liekas, jā, mašīnas dizains, mašīna izstāsta smukāk. Bet bija iemesls, kāpēc viņi negāja. Nu, viņi tik labi ko viņi izskatījās. mums iet? Redzēsim. - 20. gada Mercedes. Black Lives Matter. Jā, jā. Šajā prikolīgi. Nē, man liekas, ka otrs bija, ne? Nē, ir 20. gada šitas. Nē, šis... B11. Jā, 20. Nē, gada. viņi kaut kādā 21. Bet šitas brauc. Nē, tas ir šitais, mēs jā. vienkārši nepareizi pierakstījām. Nu, jā, es domāju, ka es ņēmu šito. Ja tu uzliks bildā Hamiltonu pie stūrsta, es ņemu šito. Man arī liekas, ka Black Lives ir labāk. Jā, mēs labs. Protams, ejam tālāk. Šī ir arī viena no krūta. Nu, tas arī bija crazy aparāts. Jā. Ļoti spēcīga mašīna. Ola Rūs, 94. gads. Say no more, man. Šito ākstu uz cirku brauc. Kals buņģiņš. Širais tiešām izstāst pēc klauna, tās tur cirka mājas piepūšanos. Bet nevar teikt, ka nesmuku. Bet interesanti. Beļas mašīna sponsors arī. Zenu, jā, un Fords. Un pret ko? Tavs mīļākais Kronan tur 15. gada Red Bull. Kamo. Testu. Viņiem Bet es teica, nezinu, vai es varu iekļaut šajā visā, un vai tālu var tikt. uzlaiz citu. Labāk kvalitāti. Šito. Nu labi, viņi ir diezgan prikulīgi. Jā, nu viņi ir iedvesmojoties no tā Dazzle kamo, kas ir, ko izmanto, kas savukārt ir aizgūts no otrā pasaules kara kuģu apgleznojumiem, kur viņas apgleznoja ar tādām melnām, baltām svītrām, lai binoklī skatoties nevar saprast tās mašīnas, tā kuģa konfigurāciju. Superkāru un hyperkāru testos visādos izmanto šādu krāsojumu, lai taisot bildes īsti līdz galam vēl nevar saprast, pirms mašīna relīsot. Mūsdienās jau tur visas jaunās mašīnas apkrāsotā, un tu nevari tur tās formas. Lai gan es pirmo reizi redzēju, lai Rīgā tās te braucā jaunie Porsche, jaunās Porsche Cayennes. Jā. Ar vācu numuriem un arī šo krāsojumu. Tas bija pirmā, tā kā jūs nebija redzējis, tā kā jūs zina pa Vāciju parasti kaut kur testēt, bet šeit. Es nezinu, vai stāvoši viņi ir ok, bet braucoši viņi drausmīgi. Es laikam, ka piektīšu, jo man patīk ideja, tu ļoti labi background, protams, arī iedēja beidzot jēga no tos mazliet skats vēstures. Bet man ļoti patīk ideja, man rītīgi patīk patiesībā kā izstāst. Ja viņi nobrauktu sezonu, ieskaitītu, bet man grūti iedot. Bet tu negribētu, lai tāds, piemēram, tagad atnāk Red Bulls un tiešām iesāk sezonu šitā? Es labāk to kā klaunu mašīnu tad gribētu. Labāk veids mašīnu, bro. Sezonu ucīnai, lai viņš apkārt. Man kaut kāds mans 14-gadīgais. Man 14-gadīgais puika, ar kuram patika sticker bomba ideja. Exactly. Liekas, bet, labi, tas ir nenormāli 15. gada. Bet tas ir 15. gada dizains. Tur arī, kas vienmēr mākslā un muzejos arī jāatcerās laika konteksts katram mākslas darbam. Bet īstās, teorētiski, ja man vajadzētu bez konteksta balsot, es balsotu, man liekas, par Red Bull. Bet tas, ka viņi tikai testos un izlaiž, es nezinu, vai man tas dod pietiekami tādu tā kā. Nu, es tev saku, ka viņi testos, viņi uzkrāsoja tāpēc, ka tajos vienkārši tos hyperkārdus krāso šādos, lai nenofočēja pirms relīso un tur nepalaiž kaut kādu, lai nenoplūst mašīnas dizains, pirms viņi actually grib uztaisīt kampaņu. Nu, tad ejam veids mašīnu. Es domāju, ka ejam veids mašīnu. Davai. Veids mašīnu tāpat izlidos to itārā. Jā, exactly. Šis izklausās pēc festivāla nosaukuma Barbara Zilgrafiti 2004. Tas ir vēl viens tests. Iedomājies, viņiem rekur ir pasties. Tā arī viņi izstāsta. Jēzus. Bārgrafiti Brazil 2004. Ideāli. Šis patiesībā ir nightmare. Šis ir nightmare. Es pat nevaru izlasīt, kas Antonijs Deivids ar Hondu. Izpūs bija šī.
Bet labi, viņiem bija, saproti, kāpēc viņi tā darīja, tāpēc, ka viņi bija viena no retajām komandām tajā sezonā, kurai bija 3. testa mašīna, kas var braukt testos. Welcome to the ghetto. Un viņi speciāli taisītajā sezonā Crazy Livery, viņi uztaisīja vienu, kas bija cigarešu sponsoram 555, kas izstās pēc Subaru, kā teica pirms tam. Un viņi uztaisīja vēl vienu, kas bija vienam Eiropas sacensībai, man liekas, kur izstījās Anthony's Davidsons tā kā rengens izgriezt ārā. Kāpēc izvēlējos šito livery? Tāpēc, ka šī liekas tik crazy, tā kā tik ļoti, tas, ko jūs teicāt, tik ļoti what the fuck, tik ļoti... Pēc stundās palikušie teenageri viņu apkarāsoja. Apmēram, un viņi izlaida Vācijā, ķipa, atstāja uz ielas. Viņi nice. Ķīver arī ļoti skaisti šajā kombinācijā. Nu Davidsonam labi ķīver, jā. Labi, pret ko mums šitais iet, ko? Kamo testu. Nē, kamo tests jau ir Kamo jau ir prom. Kamo tests jau ir likvidēts. Paldies Dievam. Bet QR kodu izstās patiesībā. Viljams 99. gadā. Tas ir tests. Ļoti labi, ka 2 testa liverijas attiekās. Tagad ir šī? Nē. Šis mums bija. Ok. Kaut kur es šādu pat atceros minimāli. Bet... Purns, interesants. Snuķis. Nu labi, mēs ejam pret ideju vai pret gaumīgumu. Tā kā teorētiski. Nu, man liekas, tas pirmais labāks variants ir bārs grafitī. Tā kā I would never vote for that, bet man liekas, ka labs stāvs. Jā, šī grafitī tas tomēr ir kaut kas. Jo šī tāda palaist uz testa, so what? Forši, bet liverijas smuks vai nē? Smuks, bet konceptuālajā, laikmatīgajā mākslā uzvar bārs. Ok, bārs iet tālāk. Grafitī bārs. Tālies grafitī bārs. Atkarībā pret ko viņam tur izskatīs. Tur jau mums ir pāris kaut kā. Ja smags var satiksies tālāk. 98. gada McLarens. Vēstiņš. 96. gadā McLarens visu laiku līdz tam bija Marlboro tajā balti sarkanajā. Un viņiem beidzās līgums ar viņiem, un viņi atrada sponsors jauns, kas bija Vests, Cīgas un galvenokārt Mercedes-Benz. Viņiem motors arī pirms tam nebija Mercedes. Tāpēc viņi paņēma šito pelēko sudrabaino krāsu, un McLarens tā atguva uz to laiku sudraba bultu, to niknējumu, kas bija no 50. gadiem no Mercedesa. Un kas vēl jāņem vērā, šis ir tik ikonisks liverijs, ka viņš pastāvēja veselu dekādi, gan arī neizmainīts. Tajā brīdī, kad aizliedza cigaretes reklamēt, tad viņi nomainīja tādā pašā fontā rakstot Kimi un Mika. Labi, pret ko? Pret Vodafone McLaren 2007. gada. Labi pāri. Tas ir ļoti tough competitions. Ļoti labi pāri izveidojās. Es laikam ņemšu 2007. gada Vodafone McLaren, tāpēc, ka tas ir viens no retiem gadījumiem, kur kāds ir uzdrīkstējies mašīnu krāsojumos izmantot chromu. Tik daudz Formula 1. Un viņa arī tik labi izskatījās. Jā, un tur arī viņiem bija crazy merch arī tajā laikā. Es skatījos, viņi reāli labi kaponi, un tā kā visi dizains bija crazy stāvs. Jā, īstenībā, un tās ķiveres pat mehāniķiem, te mehāniķi izstās. Jā, tās Darth Vader, Star Wars stāvs tur bija. Šits labs. Un kas bija forši, ka šis bija tā kā atsauce uz otru. Tāpēc, Anabals arī aiziet uz 7. gadu. Pazudušies McLarens, kuram tu zīmīt nebija uztaisījis. Nē, kaut kur viņš bija. Tev zemes pilens stāv. Snēm, tu uztaisīt pauzi?